3. decembrī līgatnē pie savām izcīnītajām medaļām Latvijas trofīreļu čempionātā tika šajā disciplīnā labākie. Spožākais personāžs starp visiem bija sērija veida automobīļiem vistuvāk esošās ieskaitas čempionu vienība ar Renē Deriku priekšgalā. Igaunis šogad šajā klasē iesāka jaunu uzvaru ēru un neuzveikts palika arī Latvijā. Drīzāk interesantāks duelis izraisījās par sezonā 2. labākā titulu. Te vien pēdējā posmā Lietuvā pie sudraba tika Gunta Lukševiča vienība, Alvi Petersona ekipāžai atstājot bronzu. Aprunājāmies ar sudraba medaļniekiem. Īstenībā šogad visvairāk esam remontējušies. Katrā gonkā kaut ko remontējam. Sanāca rezultāti tev bija? Sponsori arī tagad ir šogad. Komanda ir izveidota, tāpēc arī bija jābrauc līdz galam visur. Kā visi četratā sapūšat, kāpēc tomēr braucat četratā? Tas tā īpatnēji redzot konkurentus, tur tādas vienības nav. Mums arī mašīnā 3 datori ir. Kad no kļūdām mācāmies, agrāk ar 1 braucām, tagad ar 3, 2 lasa karti, protams, daudz vieglāk. Orientēšanās mums ļoti labi iet. Ja tā mašīna noplīst, tad stūmē ir pietiekami. Jā, arī. Lai nu ko, bet mašīnas marku nākamgad šī vienība nemainīs. Pamatvērtībām, tā kā mēs nobraucām šogad, izņemot kaut kādas atsevišķas pašu kļūdiņas, es domāju, ka mēs paliksim uzticīgi. Jā, līdz derīgām gan neskriesiet. Galvenais, nākamā sezona ir nostabilizētie. Jā, jo šis īstenībā priekš mums bija tāds eksperimentu gads. Kā teikt, mūsu kolēģi Petersona ekipāža haļāva laikam. Bet es domāju, ka nākamgad jau mazliet tā pragmatiskāk, nopietnāk pieejot visām tām lietām. Mēs ceram, ka gan mēs, gan Petersona, mēs tomēr būsim konkurenti Derekam, jo īstenībā tas, ka tas kauss aizceļo uz Igauniju, nav īsti forši. Brīvās konstrukcijas prototipu ieskaitē zelts arī tika Igauņiem, Tarvo klāsumājai ekipāžai, bronza Vladislava Bergmaņa duetam. Sezona gar viņam aizdīt ar mainīgām sekmēm, tomēr ko pārdzīvot. Šogad ātruma ziņā viņš neatstāja cerības nevienam. To atzīst Bergmaņa jaunākā viņš svīrs. Te būtu balva, kuri tie ātrākie pēc braukšanas stila, viennozīmīgi, tad esat jūs? Pēc braukšanas stila, diemžēl tā sanāk, ka dažreiz stratēģija bišķiņ mums pietrūkst, dažreiz tehnika. Tas ir sacensības. Komandas vecākā ekipāža Ivans Bergmanis aizstāts tieši aiz jums. Viņam nesanāk, viņš visu laiku cīnās ar Vladislavu. Viņam sava starpa visu laiku iet tā cīņā, bet viņam arī, kura gada viņš 51. gada. Un turēt tādu stilu, cepuri nost tam cilvēkam. Sudrabs starp prototipiem Normundam Mačinskim. Šogad viņš vairs nebija tik temperamentīgs, un rezultāts ir no visiem Latvijas trofīreļu čempionāta posmiem ārpus goda piedestāla, taču pabūts viens sezonas pirmajā un beidzamajā posmā. Ēdols gonka jau bija pirmā gonka, arī pēc ziemas remontiem tur arī sanāca. Nebija izmēģināts, viss, kas tur bija nomainīts, netika sadarīts pareizi, un tā sanāca. Lietuvā mēs bijām. Es joprojām uzskatu, ka Igauni tur bišķi nošmugulējās savā starpā, un līdz ar to mēs izskatām ārpus trīnieka, bet tas nebūtu mainījis kopērtējumu rezultātu. Lai nu ko, bet Igauni bija stiprāki. Pēc rezultātiem, protams, ka viņi bija stiprāki, bet veiksme bija vairāk ar viņiem. Veiksme jebkuram stāv no pirmā trīnieka, četrnieks. Pirmais četrnieks vispār tik blīvs ir, tur, kuram vairāk veiksmes, tas arī pirmais. Par nākotnes plāniem runā Bačinskas Tūrmanis. Piemēram, vai nākamgad ir plāns spēkoties ar pašu Vilnu Zeizu? Zeiza laikam tomēr tāpatās paaugs neuzveidzams. Mašīnam, jābūvē jauna mašīna. Sam tagad ir, tā teikt, piķis ir? Piķis ir, pieredze arī ir. Šo mašīnu, kurai, manuprāt, vairs ahilēja papēžu kā tādu nav, tad to mainat nost? Mums jau nav mašīnas vairāk. Pārdota. Tiem pašiem Igauņiem? Jā, tad viņi novērtē viņas lielos priekšrocības. Neatkarīgā piekratas viens jūs bijāt tāda īpaša atšķirība. Viņi to arī novērtēja un jau pusgadu skatījās pa plecu.
Brīvās ieskaistas cīņās šogad gāja karsti. Tā trešais šeit, šo zonu ar atvieglinātu auto debutējušais Ints Freibergs. Tāds pats atvieglināts auto bija arī sudraba laureāta Aigra Mīzgas rīcībā, lai gan pēc viņa vārdiem tik sīvā konkurencē šāds auto neatviegloja uzdevumu vinnēt. Jau var apgraizīt, jau kamēr iemācījās braukt, un tās beigas jau bija, es uzskatu, ka labas jau. Ar tiem stūrmaņiem man tur gāja tā kā gāja, tur vienu bija jābrauc ar otru, jo... Bet es domāju, ka labi nobraukt sezonu, nekāds vainas. Bija uzvaras tika, Tropenē bija uzvara. Tropenē bija uzvara un pēdējā nesposmā bija uzvara, tā kā viss ir labi. Jā, tikai Siliņš tajā Latvijā paskrēja priekš. Bišķi jau jāpadalās, visur jau nevar būt pirmais. Padalīsim tos kausus. Viņš pirmais Latvijā, es pirmais Eiropā. Jābrauc, jācīnās, tad jau būs ar rezultāts. To zinām, Mīzgas stūrmeņi mainījās kā sēns pēc lietas pēc viņa pastāvīgā viņš svīra Alvi Reņšmita traumas rugājos. Tur nebija sekundes, tur bija sekundžu simdaļas. Tur bija viens mirklīts tāds, un roka sāp. Pirmā emocija bija, ka tikai plecs izlauzs, izsis no ierīces, bet tika aizrādījās lūzums. Sacīšu incidents, jā, kur Aigars bija spiests meklēt stūrmeņu. Redz, ka labi sanāca. Vismaz nobrauc, trešais laikam bija tajā sacensībās. Tas lielākais aizstājies jau bija Ints. Tur varbūt tu savu pirkstu pieliki. Nē, es domāju, ka tas ir sens un garš tās, kāpēc viņš. Pirmajās sacensībās viņš mums bija, ierādīja, kā jābrauc, daudz gudrus padomus deva, jo sanāca dzīvot vienā mājā ar viņu. Tā kā mēs viņu uzskatām, var teikt, nedaudz par savu krustēvu. Jā, pateicības vārdi Reņšmita galvenajam aizstājiem Intam Marcinkevičam. Zelta medaļnieks toties minētais Jānis Siliņš. Viņš tika galā ar solījumu, lai vai ko, bet šogad būšu čempions. Pagājušā gada noslēguma ballītē tur vairāk mēs solījām, bet īsti Latvijas savu vārdu tur. Starp mašīnām, kur 6 ir līdzvērtīgi. Mazliet veiksme un cīņas spars un izdevās. Es teiktu, izdevās sezonas sākumā. Es domāju, ka jā, tās 21. 22. vietas jau tādu bišķi atrāvienu uztaisīja, ka tas bija tāds arī stimuls tāds visai sezonai, kad, ja sezona labi sākās, tad viņa arī labi jābeidzās. Jā, bet beidzamajos posmos, tas plīst, ko tā? Tā mašīna jau savas rezervas jau bija izsmēla? Nevar vienmēr būt, kad viss notiek tā kā pa diedziņu. Siliņa vārdiem piekrīt arī viņa stūrmanis. Katru gadu jau pa kādam pa labu nospēlē. Ir jau arī tehniskais sporta veids, brauc jau visu vienādi, bet kuram tā tehnika mazāk tur pievīja, ja tev elpo jau vai uz muguras kaut kur konkurence vai pa priekšu brauc, tad tev ir jāspiež tā gāzi grīdā un sāc mazāk skatīties, kāp no mašīnas ārā, tas pats Kūlens mūsu, kur vajadzēja izkāpt apskatīties, bet tā kā tur viss bija uz laika un tā kā nekur neviens nekāpa, kronometrs iet un braucam, Kūlens un viss apstājas. Jā, tas bija tas spilgtākais mirklis, jo tev pašam pie stūra stāt nebija izdevies. Nebija tāda vieta, gan jau varētu izdoties.